Man ļoti gribas šodien parunāt, es redzēju, bija jau jautājumi. Un noteikti jautājumi ir vēl, bet man gribētos sākt ar Dainu, jo viņa vēl pie vārda nav tikusi. Un pajautāt Dainai, Daina bija viena no mūsu intervētājām. Atcerieties, mēs runājam, ka mums bija aptauja cilvēkiem uz vietas, un Daina bija tā, kas reāli satika cilvēkus, uzdeva viņiem jautājumus. Varbūt Daina mazliet par tām sajūtām, ko cilvēki saka, cik droši vai nedroši viņi jūtās, jārunā mikrofonā. Jā. Es atceros, aptauja sākās aprīlī. Jā. Un tad, kad jūs man piedāvājāt piedalīties šajā konferencē, es apskrēju dažas pašvaldības un painteresējos, vai kaut kas ir mainījies. Diemžēl tajās pašvaldībās, kur es veicu aptauju, informācija, neteiksim tikai par invalīdiem, par cilvēkiem vecumā, par daudzbērnu ģimenēm, par cilvēkiem, kuri ir ar viszemākiem ienākumiem, nav absolūti nekādas informācijas. Vai tā kā jūs teicāt, viņa ir slēpta. Ļoti grūti ir cilvēkiem, kuri dzīvo daudzdzīvokļu mājās, kuri ir vientuļi, kuri ir vieni, jo nav tagad tā, ka tu varētu teikt, man ir kaimiņš vai man ir kāds labs draugs, kurš man nāks palīgā. Šie cilvēki ir ļoti neaizsargāti, ne tikai invalīdi. Man, par cik mēs esam sadarbības partneri sabiedrības Berzņikungam. Jā, Samariešiem, Latvijas samariešiem. Man bija tā iespēja un man iedeva šādu te bukletiņu. Cik man viņš bija, es gāju pie cilvēkiem, kurus es intervēju, un tiem, kuriem nebija vispār nekādas skaidrības, es varēju šo bukletiņu atstāt. Un cilvēki bija ļoti priecīgi par to. Ja ir iespēja, protams, šādus bukletus vajag vēl. Un tas ir visvienkāršākais, vissaprotamākā valodā. Cilvēkiem vajag ļoti saprotamā valodā. Jo pašvaldības sociālie dienesti neinteresējas par cilvēkiem. Es varu teikt par savām pašvaldībām, jo man bija valsts pilsēta un 2 novadi. Neinteresējas par cilvēkiem. Ja cilvēks ir mājās, ja viņš ir neaizsargāts, sociālais dienests vai sociālais darbinieks pat neaiziet pie viņa, nepaprasa, kāda viņam ir situācija. Cilvēkiem ļoti daudziem ir vēlēšanās, ja pie viņiem aiziet, ar viņiem aprunājas, viņi ir priecīgi. Ja? Informācijas trūkums tiešām ir ļoti liels. Jā, mēs atkal patiesībā nonākam pie vārda informācija. Man tas liekas tik dīvaini, jo kas gan ir vienkāršāk? Mēs neprasām liftu būvēt tūlīt un tagad, bet vienkārši iedot informāciju. Bet tā nenotiek. Varbūt Uldi, kādi komentāri pēc Ivetas prezentācijas? Jums bija vairāk tāda teorija, Ivetai vairāk prakse? Jā, ir. Klausoties, tad šos te izrunāto visu saprotu tiešām ir izstrādāta informācija, kā arī buklets ir pieejams, jo gribētu teikt pāris gadus, tikai ir šīs te tilta neesamības starp informācijas avotu un sabiedrību, jau ar cilvēkiem, kuriem būtu jānodod viņa. Zinu, Zviedrija pāris gadus atpakaļ izdarīja tā, ka viņi šo te bukletu, ko izstrādā, ielika katras mājas paskastītē, lai nodrošinātu, ka tam cilvēkam nonāk šāda te informācija, kā rīkoties gan krīzes gadījumā, vai arī 72 stundu somu sagatavošanas prasības. Bet jā, noteikti ir nepieciešams turpināt attīstīt šo te informācijas nodošanas veidus, informēt iedzīvotājus, kura saņemt informāciju par rīcību dažādos gadījumos, jo gribētu teikt, ka viņa ir, tikai viņa ir jāiznes, jāiedod cilvēkiem. Tas būtu arī tas, ko gribēju pieminēt. Jā, Uldi, paldies, redz, mēs runājam par tiltu. Iveta arī runāja par tiltu. Iveta, vēl kādi komentāri, bet tad ar mikrofonu. Jā, par informāciju. Tiešām teiks, tas ir pamats.
Un jūs sakat, katrā paskastītē, un tad mēs ļoti daudzās pašvaldībās esam dzirdējuši, kad mēs metam bukletus paskastīties, ja viņi met viņus ārā. Viņi slikti. Mēs labi. Bet tas nozīmē, ka ne tajās rokās nonāca. Un droši vien, ka tajās rokās, kam tā bija jānonāk, ar skaidrojumiem, varbūt tās viņi nenonāca. Šie bukleti, kā tā teica Daina, nu, daudzi par viņiem bija ļoti priecīgi. Bet droši vien tāpēc, ka to pat Daina paskaidroja, kas tas tāds ir un kā to lietot. Nu, mūsu sabiedrība noveco no vienas puses. No otras puses, tā ir daudziem jauna situācija. Mēs vairāk zinām filmas, nekā paldies Dievam nav bijis nācies saskarties ar šādu uztraukumu. Ja? Un mums grūti pieņemt daudziem to domu, ka man par to būtu jāinteresējās, ka man to vajag. Tāpēc es domāju, ka svarīgi, kā to nodod, un nevalstiskās organizācijas ir tas viens tilts, kas var to nodot konkrētās rokās, konkrētiem cilvēkiem, ar paskaidrojumiem, un arī palīdzēt, teiksim, ja būtu tukša vieta aizmugurē, ka viņš varētu aizpildīt, kas tieši uz viņu attiecās, kas viņam būtu jādara. Ka es savā piestāvu mājā, man kaimiņa telefons ir tāds, man sociāla dienas telefons ir tāds, man tuvākā patvērta vai pagrabs ir tur, ja es zinu, ja tāds ir vai ne. Vai man jāpaliek starp divām sienām, un kuras ir tās divas sienas, starp kurām man jāsēž, ja? Tā kā katram, jo tas ir svarīgi, tas katra individuālā drošībai, tā man liekas. Jā, zālē bija jautājumi. Te ir pilnīgi noteikti. Pilnīgi Lūdzu. noteikti dodam jautājumiem vārdu. Labdien! Jā, Tātad Kaspars Biezais, Latvijas neredzīgo biedrība. Un man ir jautājums, drīzāk es tā kā akcentētu to problemātiku, ko saskatām mēs. Latvijā ir aptuveni 12,000 redzes invalīdu. Nu, teikt tā, ka ceturdaļa no tiem ir, vairāk kā ceturdaļa, ir pirmās grupas invalīdi, tātad gandrīz neredzīgi, un vēl lielākā daļa no viņiem ir veci cilvēki, no šiem neredzīgiem cilvēkiem. Šī informācija no mūsu puses, ja mēs skatāmies pašu neredzīgo biedrību, tad mūsu neredzīgo biedrībā ir aptuveni ceturdaļa no visiem redzes invalīdiem. Tātad tie cilvēki, kuriem ir vairāk vajadzīga, tā palīdzība būs no mūsu puses diezgan maz pārklāta. Un tas nozīmē, ka šai informācijai būtu kaut kādā veidā tos cilvēkus jāsasniedz. Ja mēs dodam viņiem tikai šo bukletiņu paskastītē, tas nepalīdz, jo viņš nevar lasīt. Ja mēs runājam par tādām X stundām un paredzam, ka tā būtu aplikācija, ko viņš lietos, visdrīzāk, ka vecais cilvēks nelietos, un pie kam viņam ir redzes traucējumi, tad viņam vispār vēl, tā praksa pierāda, ka viņi nelieto viņus. Un tad ir jāatrod šis te komunikācijas veids, kādā veidā viņi tiek sasniegti pirms šīs te krīzes situācijas. Kur ir tās tuvākās patversmes, kur vērsties, kam zvanīt. Katrā pašvaldībā tie var būt dažādi numuri. Ja es atrodos citā pašvaldībā, man ir jāzina pirms tam šis te civilās aizsardzības plāns konkrētajā pašvaldībā. Jautājumi ir ļoti daudz. Un tas, ko mēs varam no savas puses piedāvāt, ja mēs paši saprastu šo te situāciju, kā tad tam cilvēkam rīkoties, mēs ar to varam dalīties. Bet tajā pašā laikā mēs neizprotam pilnībā visu kopējo politiku, ko tad mums pateikt katrā pašvaldībā, jo Latvijas neredzīgo biedrība ir visās pašvaldībās. Tātad tas sanāk, ka mums būtu jāizstrādā katram sava informācija. Vai kā nokļūt līdz tai vietai, kad mēs sakam, jā, parādās X stunda, un cilvēkam ir jāuzzina, kur ir tuvākā pulcēšanās vieta, kā viņam viņu noskaidrot. Iedomāsimies, ka tas ir blackouts, un tā ir internets nestrādā, jā, tad vai man mājās ir jābūt savam elektrības ģeneratoram un Starlinkam. Ja, tā tad visdrīzāk, ka tā pateikt, kad to cilvēks sākās no tās vietas, kur viņš palīdz pats, tad visdrīzāk, ka mēs to cilvēku noliekam tajā situācijā, kur viņš nevar sev palīdzēt.
Un klausoties arī Eiropas pārstāves uzrunu, nu, mēs saprotam, ka te ir daudzas citas vēl problēmas, kas protams, pēc viņu aptaujām parādās, un tas arī mūsu valstī ir, kad šīs te vides pieejamības prasības ir tādas, ka mēs nevaram nokļūt līdz kaut kādai vietai, kas būtu droša. Un pēc tās runas arī, nu, vismaz man tā likās īstenībā, ka vai vispār visai Eiropai varētu izstrādāt vienotu tādu aizsardzības plānu, zinot, ka mēs esam, nu, kā Baltijas valstis uz doto brīdi diezgan lielā riska zonā, jā, un tas nozīmē, nu, tā kā, ko mēs no savas puses varam piedāvāt, ja mums iedod šo informāciju, mēs viņu varam publicēt savējā laikrakstā, publicēt mājaslapās, publicēt Facebook akantos, prasīt, lai šie cilvēki lādē iekšā šīs te 112 aplikācijas. Tomēr tagad arī ieejot 112 mājaslapā, es saprotu, ka, protams, rakstos ir funkcija lasīt tekstu, bet pašā ieejot iekšā pašā sākumā šīs funkcijas nav. Un te ir tā aizķeršanās, kur ir no naglas, nu, tā kā, ko teica Ivete, ja, nu, ka tā nagla ir tas iemesls, kāpēc netiek pie informācijas. Paldies. Jā, Kaspar, paldies. Es vienīgais, ko varu oponēt šim cilvēkam, ja, katra pašvaldība, katra nevalstiskā organizācija zina, cik tādu invalīdu vai vecu cilvēku ir viņas pašvaldībā. Un pirmais un vienīgais, kas ir, tas ir personīgs kontakts. Tev ir jāiet un cilvēkam jāstāsta. Tas, kad iemetīsi bukletu, nestrādā. Tas, kad pateiksi kaut kur, tur ir kaut kāda informācija, nestrādā. Ir vienkārši sociālais dienas, dažādas... Nezinu. Ir tādas nevalstiskas organizācijas. Ir nevalstiskas organizācijas. Jā, es domāju, ka mums šobrīd jau sākās ļoti aktīva diskusija. Tikai un vienīgi personīgs kontakts cilvēku iedrošina un cilvēkam dod iespēju saprast, uz kurieni viņam jādodas un kas viņam jādara. Es jums iedošu mikrofonu, lai tie, kas internetā arī dabūtu dzirdēt, labi? Bet varbūt stārieties priekšā tad, ja? Jā, labprāt. Labdien, Jana Beķere, Limbažu novada sociālā dienesta vadītājas vietniece. Es arī biju intervētāja, jā, tādēļ es esmu, kā saka, iesaistījusies un drusciņ tādēļ es arī gribu novērst tās aizdomas par to, ka sociālie dienesti neko nedara. Jā, man jau daudzas te tādas adatiņas jau izlīd ārā. Arī man izlīd adatiņas momentā ārā par to, ka privātie sociālās aprūpes centri tātad x stundā vērsīsies pie pašvaldības. Un tā es domāju, kur tad mēs tos pagrabus milzīgos lielos ņemsim, kur aizbraukt pakaļ tagad tiem cilvēkiem uz tiem privātajiem saciem. Nu, mums ir tā doma tāda, ja mēs tam sacam maksājam pietiekam lielu šo cenu par to, tad mēs jau esam uzticējuši to cilvēku un viņš ir drošās rokās. Varbūt ir jāpārskata šiem saciem vispār tie nosacījumi, kā sociālo pakalpojumu sniedzējam, turpmāk nākotnē, nu tad, kur arī jābūt tām patvērtnēm uz vietas, ja? Jo es nespēju tagad es esmu arī sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja, es nespēju iedomāties, nu, kur es viņus varētu no pus Latvijas viss savest. Ja? Otra lieta arī šis specializētais transports. Jā, Covid laikā man uzreiz ienāca prātā, mēs, piemēram, slēdzām Vidzemes slimnīcu, kas mums vedīs šos cilvēkus, kas ir inficēta Covid uz mājām. Iespējams, ka tie ir kaut kādi līgumi jau šobrīd, kur mēs varam privātu firmām slēgt. Nākamais specializētais transports ir DI projektā, kur mēs piesaistīsim, ko mēs nedrīkstēsim tajā brīdī izmantot, jo ies vēl projekts. Tā tad varbūt tur jāpadomā, lai mums cefla, es, protams, sēdīšos pie stūras un braukšu jebkuram pakaļ, bet vai es pēc tam nebūšu izdarījuši pārkāpums, cefla ir nežēlīga iestāde.
Tas par saciem, ja, un tā vēl es gribēju teikt par šo informācijas pieejamību par cilvēkiem ar invaliditātēm. Jā, mums atsūta pašvaldībām datus par to, cik ir cilvēki ar invaliditāti, bērni, pieaugušie ar kādu grupu kādā skaitā, bet mēs varam arī nezināt, kurā adresē viņi dzīvo. Nu, ja vien mums nav līdz tam bijusi ar viņiem kāda saskars, viņi nav kādreiz vērsusies kaut ko prasījuši. Ja tas cilvēks ir vērsies, viņš mums datu bāzē, mēs jau viņam arī šo informāciju dodam. Arī interviju laikā daudzi mani respondenti bija no grupu dzīvokļu mājas, arī šīs aplikācijas 112 salādējām. Paldies par uzmanību. Esmu ļoti satraukta. Jā, liels paldies! Nevajag satraukties. Šis ir brīdis, kad mēs vēl varam runāt. Mums vēl nekas briesmīgs nav noticis. Jā. Vēl bija kāds jautājums kaut kur. Jā, Kundze, tas, ko jūs minējāt, par to mums ir vēl paredzēta saruna pēc pusdienām. Jā, mums vēl būs gara diskusija. Mazliet plašāk, jā, bet te cilvēks gaida sen jau, lūdzu. Jā, labdien visiem! Mani sauc Jānis, es esmu no Balvu novada kopš 3. novembra šī gada. Esmu pievienojies Balvu pašvaldību un atbalstu civilās aizsardzības jomā. Esmu atvaļināts Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis ar 33 gadu dienesta pieredzi armijā. Tas īsumā par to skarsošo diskusiju es gribētu pateikt vienu punktu, kad jums ir absolūta taisnība, ar cilvēkiem ir jārunā un jārunā. Bet tas man sākotnējais jautājums bija kolēģim no Vugda. Tā kā jūs pieskarāties 112 un patversmēm, ja es būdams Balvos ieeju 112 un skatos tuvākās patversmes, no potenciālām, kam vajadzētu būt 12, es redzu tikai vienu. Ir kaut kāds tehnisks jautājums, risinājums, nezinu. Tas bija mans sākotnējais jautājums. Esmu gatavs piedalīties arī turpmākās diskusijās. Paldies. Jā, Jāni, paldies, Uldi. Varbūt uzreiz. Ātri atbildot par balvu patvērtnēm, tad skaidrojums ir tāds, ka mēs lūdzām visām pašvaldībām iesniegt informāciju, kuras ir apzīmētās patvērtnes. Tagad nepateikšu, kāpēc viņas nav. Ir vairāk scenāriju, bet atgriežoties atpakaļ pašvaldībā, aicināt jūs pārbaudīt, vai kāda ir tā informācija, kur iesūtījāt Vugdam, kur ielikt 112 aplikācijā, lai informētu iedzīvotājus. Un, jā, tad ļoti daudz bija komentāri. Sākšu ar neredzīgo biedrības pārstāvi. Protams, izaicinājumi ir daudz un dažādi, bet par 112 aplikāciju un mājaslapu noteikti. Šo var iesniegt kā precizējumu. Mums ir kontaktu sadaļa. Jā, tādas lietas aicinām norādīt, ja, protams, mēs visu nepamanām, kur esam kļūdījušies vai neesam līdz galam izstrādājuši. Būsim pateicīgi, ja saņemsim šādus komentārus, lai varam tālāk viņus arī atrisināt. Jā, protams, tas bija tikai ideja iemest bukletu. Tas nav plāns, es tikai pateicu, kā tas ir noticis citā valstī. Pie mums tas nav darīts tieši šāda apsvēruma dēļ, kad cilvēkam tas neko nedos. Viņš izmetīs viņu ārā tāpat kā jebkuru reklāmu. Bet noteikti tā ir dažādu dienestu sadarbība, jo mums visiem zināms, ka nevienam nav resurss, lai aizietu pie katra un izstāstītu visu informāciju, kā rīkoties. Un tāpēc tam ir jābūt tādam pakārtotam algoritmam, ka tiek apmācīti cilvēki, kuri var tālāk izstāstīt citiem cilvēkiem, kādu informāciju nodot. Bet, protams, risks ir tāds, ka tie ir klusē telefoni pa vidam, vienmēr pazūd kāda informācijas daļa. Un tad, lai nerodās beigās situācija, kad aiziet sociālā dienesta darbinieks ar vārdiem, man lika atnākt pateikt tev, kad viņam tam cilvēkam jau tas nav arī nekas pret sociālajiem dienestiem. Vienkārši tas arī varbūt ugunsdzēsējs vai jebkurš cits, kurš ir jāplāno tā, lai izvairītos, kad beigās atnāk ar tādu pienākumu un uzdevumu bez tās deiksmes, gribētu teikt, pat, kad cilvēks zina, ko viņš stāsta un kāpēc viņš to dara, kāpēc viņš tam senioram vai cilvēkam ar kustību traucējumiem skaidro, kā labāk viņam sagatavoties un ko tas buklets viņam palīdzēs. Galvenokārt ir izvairīties no šīs birokrātijas, kad cilvēks atnāks,
tu esi man šobrīd ķeksītis, kuram bija jāatnes buklets, un es tev pateicu, izlasi viņu, un tad tu būsi gatavs. Tas ir tas, no kā vajadzētu izvairīties. Un gribētu teikt, ka šobrīd civilās aizsardzības pārvaldē, kurā es strādāju, veidojam jaunu, var teikt, atzaru, kurš tieši nodarbosies ar civilās aizsardzības apmācību jautājumiem gan augstskolās, pašvaldībās, valsts institūcijām un sabiedrībai, lai būtu gan valsts iestādēm vienota pieeja un izpratne par civilās aizsardzības sistēmu un arī uzraudzītu to izglītības procesu, kas notiek skolās un kāda ir informācija pašvaldības dod. Jo šobrīd jau ir regulējums tāds, ka pašvaldībām sadarbojoties civilās aizsardzības komisijas ietvaros, būtu jāinformē sabiedrību par saviem identificētiem riskiem. Protams, šobrīd tas ir normatīvais punkts, kurš tā arī ir ierakstīts, pasniegts, jums ir jāpilda bez skaidrojuma šobrīd. Un tad, protams, vajadzīgs šis resurss, kurš spēj iztulkot normatīvu uz to, kā viņš dzīvē ar kādu mērķi ir paredzēts. Tā šobrīd arī mēs strādājam civilās aizsardzības pārvaldē. Paldies. Paldies, Ūd, mēs noteikti varētu sadarboties.